Sasaldēt zefīrs šokolādē. Es laikam esmu palaidusi garām šo trendu, bet es vēl neesmu pagaršojis sasaldētu zefīru, tāpēc tagad liksim to saldētavā uz pāris stundām un pēc tam kopā to nogaršosim. Šīs ir mans bērnības mīļākais saldums. Vispār jau es biju plānojis to atstāt saldētavā uz nakti, bet kaut kas aizgāja greizi. Bet nu pagāja 3 stundas, es ceru, ka viss jau paspēja sasalt. Pagaršosim. Viņš palika tāds nedaudz stiki, bet vispār ļoti garšīgi. Vispējams, sasaldētā versijā man šīs zefīrs garšo pat labāk. Nu, es izlēmu tomēr atstāt zefīrus arī uz nakti un paskatīsimies tagad, vai ir kaut kāda atšķirība, ja viņi pastāv 3 stundas, vai tomēr paliek tur uz nakti. Nogaršosim. Jā, es teikšu, ka viņi vēl nedaudz vairāk sasala. Palika tādi tā kā čūji. Es nezinu, vai latviski ir tāds vārds. Tā kā gumijaināki. Bet nu tāpat ļoti garšīgi. Ja jūs arī tāpat kā es dzīvojat zem akmens un vēl neesat pagaršojuši sasaldētu zefīru, ļoti iesaku pamēģināt.